kur un kā reģistrēt preču zīmi. Tātad preču zīmes reģistrāciju veic attiecīgās teritorijas reģistrēšanas iestāde. Latvijā reģistrēt Latvijas preču zīmi, tā būs Latvijas patentu valde. Eiropas Savienības preču zīme, kas ir tāda lieliska iespēja, vispopulārākā Eiropas, Latvijas arī un Eiropas uzņēmējiem ir uzreiz visās 27 valstīs. To var izdarīt Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojā. Tad, ja gribās vēl citās valstīs, tad var izmantot starptautisko procedūru, kur var vienlaicīgi izvēlēties, kuras valstis vajag un iet cauri Pasaules intelektuālo īpašumu organizācijas sistēmu, Madrides sistēmu. Un vēl ir variants, kad var vienkārši pa vienai katrā valstī, kurā gribās, tajā arī pieregistrēt. Tad nav vajadzīgs reģistrēt visu uzreiz, jo, ja mums nav meitas, piemēram, eksportā vai konkrētos tirgos, tad mēs tur vienkārši netērējam ne laiku, ne naudu. Ir jāskatās, kāds ir ļoti grūti noteikt, vai ne? Jo, ja ir mazs jauns uzņēmums, jā, kurš nezina, vai viņš to darīs vēl rīt, jā, bet tomēr gribās, jā, tad es iesaku vismaz pieregistrēt Latvijā. Savukārt ir dažreiz mazs jauns uzņēmums, kurš jau šodien, kuram ir pieredze, ja uzņēmējs zina, tā kā mēs zinām, kad mēs zinām, vai ne? Un ja es zinu, ka es iešu uz Ameriku, uz Ķīnu, uz Austrāliju, tad jo ātrāk reģistrēt, jo labāk. Pat ja es zinu, kad es tagad taisīšu Latvijā, pēc gada man būs Eiropā, pēc 2 gadiem Amerika un Ķīna, ja, labāk ir piereģistrēt uzreiz, ja, lai ir skaidrs, ka tas vārds ir brīvs.